Esiet sveicināti NRA.LV sarunās. Šoreiz atkal kārtē epizode saruna, kur nav intervētāja un intervējama, bet saruna. Saruna pār šoreiz atkal par starptautisko politiku, un mans viesis ir Andis Kudors. Ir pieticīgi rakstīts politologs, bet es tomēr domāju, vēl arī eksperts starptautiskajās attiecībās. Sveiks! Sveiks! Nu ko, nebūsim oriģināli. Sāksim ar tuvajiem austrumiem, ja, jo mēs runājam par ārpolitiku, tomēr visa uzmanība ir sakoncentrējusies uz tuvajiem austrumiem. Kas tur notiek īstenībā? Es vairāk neko nesaprotu, kas tur notiek. Tā ir laba reakcija, jā, jo, ka krieviem teiciens vostok dela tonkē, ja, tātad austrumi ir smalka lieta. Un, neko, Trumps īsteno savu selektīvo, aktīvu ārpolitiku. Selektīvo, es lietoju vārdu, jo bija doma, ka būs izolacionisms, ja, ka Trumps pavilks Ameriku tajā virzienā. Mums jau šķiet pašsaprotam, ka ASV ir klātesoši daudz kur, tā skaitā Eiropā, bet vēsturiski jau nevienmēr. Ja? Un tie strāvojumi iekšienē ir. Woodrow Wilsons, kā prezidents Pirmā pasaules kara laikā negribēja, ka ASV karo Eiropā, karoja pēc tam. Pēc tam negribēja arī Otrā pasaules karā ASV iesaistījās, Pearl Harbor palīdzēja. Es šo runāju ar tādu analoģiju. Es ceru, ka pie visa šī transatlantiskās saites vājināšanas, ja tomēr būs x stunda, kad amerikāņi savā labajā tradīcijā tomēr nāks ar spēku, ja, un nostāsies taisnības pusē ar Eiropā. Lūk, tuvies austrumos Irāna, totalitārs, teokrātisks režīms, sadistisks. Un tāpēc es atbalstu ASV iesaisti, ASV intervenciju, arī Izrēlē tas vispār ir izdzīvošanas jautājums. Ja, Irāna ik pa laikam viņus iepriecina ar to, ka paziņo jānoslauk no zemes virsmas visa Izrēla kā tāda. Tas jau viņam, man liekas, gandrīz konstitūcijā ierakstīts, ka tas ir tā kā mērķis režīmu. Prātos un sirdīs. Un es gribu tikai atgādināt arī tā režīma būtību. Ja. Tātad 24. gadā aptuveni 30%, nevis 30%, bet tātad aptuveni 30,000 meiteņu vecumā no 10 līdz 13 gadiem tika izprecināts vīriem. Kas tās pa līgavām ir? Tā ir pedofīlija legalizēta. Ar tiesas lēmumu vai tēva atļauju 9-gadīgu meiteni var atdot pie vīra. Nu, kas ir šis? Kaut kā es redzu, ka rietumu tad kreisi orientētajos mēdījos nevienmēr runā par būtību, par ko mēs vispār runājam, kas tas par režīmu ir. Tur tiek izpildīta nāvessoda bez tiesas sprieduma. Tad, kad bija lielie protesti, kad mēs nezinām, cik nogalināja no 3 līdz 30,000 dažādi skaitļi, ir ziņas tādas, ka tās meitenes, kas tika no protestiem paņemtas, daļa no viņām tika nogalinātas, viņas pirms tam izvaro ar reliģisku pārliecību, ar domu, ka viņas nebūs jaunavas, viņas netiks debesīs, pēc tā viņa radikālā islāmisma idejām. Šī ir svarīga sādaļa, konteksts, kad mēs runājam par ko dara ASV tur, Viņiem ir 3 galvenie faktori. Tagad viens ir nepieļaut kodolieroču, ka Irāna iegūst. Viņi pieprasa to bagātināto urānu tagad izvest ārā. Kāpēc sarunas nu pat apstājās? Irāņi teica, nē, mēs to urānu tepat dekonstruēsim, debagātināsim iekšienē. Amerikāņi, protams, neuzticās. Es viņus saprotu. Un viņi saka, nē, mēs vedīsim ārā. Un tad apstājās pie šī. Un Hormuz šaurums amerikāņi teica, nē, jūs nebloķēsiet, mēs bloķēsim. Tas ir stilīgi. Ja, un, lūk, šīs lietas. Jā, bet labi, tas Hormuz šaurums. Tā blokāda, tas tāds interesants moments. Es skatoties medijos, es īsti nevaru, viņi ir nobloķējuši, vai viņi nav viņu pa īstam nobloķējuši, vai tas ir selektīvā blokāda, vai kas tur notiek, vai cik lielā mērā tas strādā. Es saprotu, piemēram, Venezuelu. Viņi nobloķēja. Tur vienkārši tankuģi negāja ārā. Un tie, kas nāca ārā, tos vienkārši ņēma ciet un aizturēja. Kas notiek Irānā? Jā, es piekrītu. Nav vārds blokāda īsti nedara. Viņi lieto amerikāņi, bet īstenībā ir precīzāks vārds būtu kontrole. Tātad viņi kontrolēti staigās līdz ar militāriem kuģiem, tiem kuģiem, kurus gribēs palaist cauri un kurus gribēs tos apstādinās. Ja, tur drīzāk ir kontrole ar selektīvu blokādi. Es dzirdēju vienu tādu interesantu viedokli, ka bloķē nevis izvesto naftu, jo naftu vedot ārā, es arī skatījos tagad pirms mūsu intervijas un sarunas, naftas cenas neskrien augšā. Viņas tur kaut kur stāv tādā normālā līmenī, salīdzinoši pret to, kur viņas bija uzlikušas. Un tas nozīmē, un tad es lasīju ļoti interesantu viedokli, ka blokādi ir nevis naftas izplūšanai,
bet preču ieviešanai, lai viņiem rodās deficīts, jo viņi arī ļoti atkarīgi no importa precēm, un līdz ar to, nafta plūst tirgu iekšā, un tur ir arī tas Ķīnas moments. Ķīniešiem tā nafta ir vajadzīga, un indiešiem viņi ir vajadzīgi, viņiem ekonomika stāsies ciet. Un no otras puses, tad nelaiž iekšā vienkārši preces, kad nav, viņi saņem tur to naudu, bet viņiem nav nekas neieplūst iekšā imports. Irāna ir vārīga, jā. Tur amerikāņiem ir, ja runā Trumpa kategorijās, tad ir viss trumpi uz rokām. Ja? Jāuzmanās ir ar to, ka nevajag klausīties, ko runā Irānas propagandisti. Pat viņa amatpersonas, viņi runā vispār, viņu stils ir tāds propagandistisks. Tad, kad ASV īstenoja militāro kampaņu ar mūsu līdzdalību Irākā, tad tur bija tas, neatceros, kā bija iesauka Alī vai kāds bija tas propagandists galvenais Irāks, viņš bija tāds audios, un viņš runāja līdz pēdējām brīdim, kamēr tur ar kājām pa priekšu mēs mazliet iznes no studijas. Ja? Un viņš, tad, kad jau ir ASV tanki jau tur Bagdādē, viņš skaidro, mēs iznīcinām viņu tankus, mēs nogalinām viņu karavīrus, un viņš turpina runāt. Ir jāsaprot, tā tuvu austrumu komunikācija bieži vien ir atšķirīga. Ja? Un jāuzmanās, ka nevajag vērtēt tos Irānas arī pat amatpersonas, ja, no kaut kādām mūsu kategorijām. Ja. Es lieku lielu filtru uz to, ko viņi vispār paziņo. Ja. Bet jā, Ķīna, tu pieminēji Ķīnu. Ķīna te ir svarīgs spēlētājs. Ja. Un Ķīna esot ietekmējusi arī to, ka Pakistānā bija sarunas. Par ko es biju priecīgs, beidzot mums bija bilde televīzijā, kad lūk ir īstas sarunas. Reku ir galdi, reku ir pakistānieši, un nevis starpnieki, bet amerikāņi ar irāņiem pat tiešo runā. Ja? Šis viss ir veselīgi. Pat ja neko neatrisināja, ir labi, ka šādā kvalitātē aizgājis nevis tur pa kaut kādiem klusiem telefoniem. Bet Ķīnai, jā, tātad milzīga daļa Ķīnas nafta, ko viņi vispār pērk, lielākā daļa nāk caur šo Hormuzu šaurumu. Viņiem vajag. Un Ķīna ir tāda kā retā valsts, kas ar amerikāņiem var runāt kā līdzīga. Kad Trumps gribēja tos tarifa karus īstenot un īstenoja ar Ķīnu, viņam viegli negāja. Principā viņam neizdevās līdz galam, ko viņš gribēja. Jo Ķīna, viņi ir savstarpēji atkarīgi. Ja? Ķīnā ir liels dolāra apjoms ķīniešu rokās, ja? Un viņi var ietekmēt dolāru kursu. Un amerikāņu Ķīnu var ietekmēt. Ja? Tur ir savstarpēja atkarība, tāpēc Ķīna, es domāju, šeit būs konstruktīvs. 3 triljonu tirdzniecības apgrozījums. Tas ir abiem sāpīgi. Pasaule ir divpolāra. Tagad ir ASV un Ķīna. Pārējie, vienalga, cik svarīgi būtu, viņi nav tie varas poli. Ja? Putins gribētu būt Eiropas Savienība, varbūt, bet nav. Nē, Putins ļoti cīnījās par to multipolāro divu. Viņš visu laiku domā, ka viņš ir pols. Un atkal sanāca divpolāri. Nekas nesanāca. No viņa pols nesanāca. Bet, ķīnieši ir pieraduši, viņi asimetriski risina tos jautājumus. Viņi tā teikt, māk to šaha spēli, viņi go spēlē. Un visās Trumps nav tik ļoti sofisticēts. Viņiem bija negaidīts tas redzējums, jo metālu eksporta aizliegums, tas bija ļoti negaidīts priekš Trumpa administrācijas, kur viņi izdarīja. Un es domāju, arī šeit viņi vienmēr var kaut ko asimetriski izmest, kaut kādu tādu lietu, kas būs negaidīta. Bet tad izskatās, ka tad tomēr viņi tos Ķīnas tankuļus laiž cauri. Visdrīzāk, jā, tur pat ir tikai sākums, jā, kad viņi sāk, cik 24 stundas vai vispār ir, jā, tam redzēsim vēl, kas būs. Tad, kad paši amerikāņi pārbaudīja, cik ir Irānas tā blokāde vai kontrole, bija ASV 2 militārie kuģi izgāja iekšā ārā, Irānas puse esot uz viņiem informāciju sūtījis tūlīt šausim, kā nešāv, tā nešāv. Te ir atkal tā bravūra, jā, Irānas un amerikāņi saprat, ka viņi staigā. Viņiem nesot kartes mīnēšanas, ja, kur Irāņi esot, nezinu, cik tas patiesība, cik nav, ka esot grūti, tad no amerikāņi, kas man patīk te Amerikas pozīcijā, arī G.D. Vance, es nesaku, ka man viņš vispār baigi patīk kā politiķis, bet te komunikācijā ar Irānu man patīk, viņam bija tie vēstījumi tādi, mums te ausis neaizrunās, ja, tātad, neiztiks apļāpāšana, pierādiet, ka jūs kaut ko darat. Ar Irānu nevar vispār citādi. Tur ir tikai spēka politika, tikai lai pierāda kaut ko, nekādu uzticēties vārdiem īpaši nevajag. Tas ir skaidrs. Vispār šobrīd, man liekas, vārdiem uzticēšanās ir baigi švakā lieta mūsdienu. Arī Trumps visu kaut ko sarunā. Tur arī atskatās uz darbību. Viņš teica, nekas nebūs, būs pamiers. Un tajā laikā gāja visi desantnieku kuģi, tuvojās Irānai. Un piepildījās tas, ka viņi tuvojās un ka viņi pastiprina tikai spēku valodu. Tas jau, tas sasaucās ar to Kārnī runu,
ko viņš teica, man liekas, tas bija Minhenē, kur viņš teica par to, ka mums jau ārpolitika ir mainījusies pat pēc būtības, un tomēr tam spēkam sāk tā nozīme ļoti, ļoti pieaugt uz to. Nevis ko tu runā, bet ko tu vari izdarīt reāli. Kas ir tas, ko tu esi vērts, nevis, jo tad tā vārda spēks ir devalvēts. Bet jautājums tāds, kā tev liekas? Tā ir spekulācija. Es prasu spekulāciju likmi. Vai ķīnieši dod viņiem ieročus vai nedod? Irāņiem. Jā, tā tad bija ziņas, ka dod. Ja? Un mēs redzam, ka Ķīna gal galā ir palīdzējusi arī Krievijai karot pret Ukrainu. Jautājums, ko dod, cik tur pelēki, cik melni, cik tas ir visnozīmīgi, bet tomēr Ķīna ar to, ka viņa īsteno šo multivektoru ārpolitiku, ka viņa šo var izmantot sev par labu un kopumā risinājumam. Ja? Teiksim, ja Ķīna tagad teiks Irānai kaut ko atkāpties 2 soļus atpakaļ, visdrīzāk Irāna klausīs viņus. Ja? Jāsaprot, Irāna ir vārīga caur to, ka viņi ir lielā mērā nobloķēta kopumā jau pirms tam ar visiem embargo, ar dažādām, ja? Un tad tās valsts, kas ar viņu tirgojās, tad tām ir zelta akcija. Līdzīgi kā, ko Ziemeļkoreja var izdarīt, ja Ķīna pateiks, šo nedrīkst darīt. Neko, ja? Jo viņi ir pārāk atkarīgi. Ja? Un Irāna ne tik lielā mērā no Ķīnas, bet tomēr. Es nezinu droši, ja? Man nav tāda droša fakta, ka es tagad par to ieroču tirdzniecību, bet es nebrīnītos, ka tā ir taisnība, ka tur kaut kāds raķets ir piegādāts. Bet tas dod Ķīnai iespēju ietekmēt uz visām pusēm. Ja? Viņa reāli, es pat domāju, Ķīna te drīzāk būs konstruktīvs spēlētājs šoreiz. Ja? Tam visam, lai tas iet uz kaut kādu uz risinājumu kaut kādu. Bet Irāņi arī ir spītīgi. Ja? Viņi ir izlēmuši, ka viņu suverenitāte nepastāv, ja viņiem nav kodolieroči līdz galam. Kopumā kodolieroču mēģinājumu iegūt būs pasaulē tagad tikai pieaugs. Būs cits valsts, kas gribēs. Tas tagad kļūst par garantu. Tā ir garantija, bet labi. Bet kā tev liekas, piemēram, tagad ir situācija, tagad amerikāņi, labi, tas embargo un tā visa blokāde, tā ir tāda lieta, 24 stundas ir pamaz. Viņi viņu spriegos, viņi skatīsies situatīvi. Venecuēla Ķīnai nebija patīkams stāsts. Tagad, jo Venecuēla arī bija Ķīnai naftas avots. Tagad amerikāņi vienā mirklī Trumps atlika to braucienu uz Ķīnu. Tagad nevar saprast, kad viņš tur brauks. It kā tur pārlikt to termiņu, bet viņam ir kaut ko jābrauc. Ir kaut kā, viņam vajag tās kārtas rokās. Un patiesībā nogriežot šo, jeb sākot kontrolēt naftas plūsmu no Irānas uz Ķīnu, tā ir laba kārta. Tā ir laba kārta, un Ķīnie, jo Krieviem tehniski nav tik liela iespēja iedot to naftu, un tur Ukraiņi uzbliež, un man ir baigā sajūta, ka tas ir viņiem ļoti zaļā gaisma iedot arī no Vašingtonas bliezēt par to Krieviju. Tieši radot šo deficītu Ķīnā, kas padara Ķīnu arī mīkstāku sarunai, jo viņiem tā nafta ir vajadzīga, neskatoties to, ka viņiem ir lielas rezerves. Vai, un tad šī garais ievads, kā tev liekas, vai Ķīna būtu gatava parādīties saviem karakuģiem reģionā? Labs jautājums. Jā. Līdz šim jau Trumps aicināja Eiropiešus. Tātad NATO, lai nāk, un tad tur Starmers un Briti tur gražojās, tad ies, un tad pie noteiktiem nosacījumiem tikai ies, tad, kad jau ir reāls pamieris noslēgts un tam līdzīgi. Arī no Francijas bija līdzīgi vēstījumi. Te es gan laikam neprognozētu, vai viņi ies ar saviem. Es neizslēgtu to iespējamību kā tādu. Es domāju, amerikāņiem kopumā izdodas. Vienkārši, es domāju, daļa mēdīju kritizē jebko, ko tagad ASV dara Irānā, vienkārši dēļ Trumpa personības. Nepatīk viņš, bet es redzu tā objektivitāti tur arī zūd. Es skatos Amerikas mēdījus, gan Fox, gan CNN. Manuprāt, abi divi nav īpaši objektīvi. Viņi ir vienpusēji katrs savā stilā. Un arvien klajāk apkalpo vienu demokrātu, vienu republikāņus. Bet, tur, es domāju, Trumpam kopumā izdodas. Jautājums ir tagad Irānas tajā viņa operācijā, visā karā, vai viņš spēs samaksāt iekšpolitikā to cenu. Ja? Tātad spēka politika ir pareiza, vajag laiku, vajag nomērdēt to režīmu vēl vairāk, bet tas prasa laiku. Un jo ilgāks laiks iet, jo Trumpam sliktāk paliek ASV iekšienē.
uz viņu pieaugs spiediens. ASV tā 20. gadsimta tradīcija ir tāda, ka nedrīkst iestrikt nekur, bet iestriekt karos. Vienmēr iestriekt. Tāpēc, ka vajag panākt mērķi un nevar uzreiz panākt. $4 par galonu, tas ir dārgi. Nu jā, es Amerikā gadu padzīvoju, es izbaudīju to, ka es maksāju zem $1 par litru, jā? Nu jā. Un tas bija baudām, ar elektrību tur ir lēta. Bet, es domāju, ir bijusi vēl dārgāka nafta, ka tik te nenotiek pārāk tādu pārspīlēšanu ar to naftas cenu, cik ļoti viņi amerikāņus ietekmēs. Amerikāņiem pašlaik kopumā nepatīk, jo Trumps solīja, ka kara nebūs. Tulsi Gabbard, kas ir izlūkošanas direktori, tā arī bija no tiem magas pacifistiem. Ja? Megan Kelly, kas ir tāda blogera, kas bija Foxā kādreiz strādāja, viņa arī pret nostājusies Trumpu. Takers Karlsons nostājies pret. Tā, ka Trumps zaudē tos, kuri bija par mieru tajā magā, kas bija ar domu, lai tad ir tas izolacionisms, kas mums nebūtu izdevīgs. Ja? Tas ir tas lielais konteksts. Es domāju, amerikāņiem izdodās militāra operācija kā parasti spīdoši. Viņi kā parasti atgādina, ka viņi ir militārā vara numur 1. Un, viņi pagaidām viņam veicās, ir maz kritušo tādā ziņā. Tas tad mazāks spiediens, bet redz, kopumā bija ideja, viņš Trumpa pirmajā pilnvaru termiņā viņš nekaroja. Šis bija amerikāņu vēsturē rēts gadījums. Jā, viņš 4 gadus tur nebija. Viņš gāja kā miera prezidents uz savu vēlēšanu. Bet neiedēva Nobel prēmiju un visu aizgāja karā. Būs Nobel kara prēmija. Bet, tad skatoties uz Trumpu šobrīd, kāds vēlkās paralēls ar tādu Reigana ārpolitiku. Jo sāksim ar to, ka Reigana pašu diezgan nemīlēja. Sākumā. Tā necienīja tā, kad viņš kaut kāds aktierēls. Es palasot kaut kāds tā grāmatu par tiem laikiem, viņi attiecās ar zināmu tādu ironiju, un tad viņam bija tas hobijs, jo tagad visi apsmē, ka Trumps visu laiku spēlē golfu, viņam bija hobijs, viņas jau skatījās filmas, viņš jau aktieris, Hollywood cilvēks, un kā tā, viņš piekdienu aizbrauc mājās un skatās filmas visu weekendu, un netiekās, neiet pusdienās, nav tās prezidenta dzīves, viņam patīk skatīties filmas, sēdēt mājās. Un pēc tam tagad mēs skatāmies ar distanci, kāds viņš ir. Un tas pats attiecas par Reigana politiku. Viņš bija hoks, riktīgs republikāņu hoks. Un šitien izskatās, ka Trumps sāk ieiet arī ļoti tajā virzienā, jo tagad viņa, pēc pabeigsim ar Irānu, kubieši gaidiet mūs. Atšķirība ir tāda, es piekrītu tai paralēlē, un Reigans man šķiet viens no izcilākajiem ASV prezidentiem vispār. Viņa vēsturē sāka tā, bet, es atceros viņa lūgšanu. Viņš lūdz Dievu TV kameru klātbūtnē, lai PSRS kā ļaunuma impērija sabrūk. Ļaunuma impērija, un pielipināja to. Tagad Putina laika Krievijas impērija var saukt par melu impēriju. Jo tur lielā mērā viss uz meliem ir. Kur ir atšķirība? Tātad Reiganam bija vairāk kaut kādas vērtības svarīgas. Trumpam mazāk. Trumps viņš jau nav konvencionāls politiķis. Viņš nav ne īsti republikāns, ne demokrāts. Labi, viņš saprata, viņš uztvēra kristīgu konservatīvo vēju, viņa burās 2. termiņā, viņš to reāli izmantoja. Mēs redzam, mācītāji ik pa laikam sastājās ap viņu, uzliek rokas aizlūdz. Viņš strādā uz ASV kristīgi konservatīvo daļu, kas ir liela Amerikā. Mums jau līdz Eiropai bieži vien neatnāk pilnā Amerika. Atnāk Hollywoodiskā Amerika, kas ir liberāla, atnāk McDonaldiskā Amerika, un tā vidienē, kas ir kristīgi konservatīvā, kas ir liels skaits, viņi jau līdz šeit, mēs viņu līdz galam neredzam. Es pat runājot par demokrātisko Kaliforniju. Kādas baznīcas ir Losandželosā? Tur redzi, kas tas ir pa lielumu. Tas ir liberālā vidē. Milzu celtnes, milzu katedrāles. Tas, ko viņi tur sabūvējuši, tas parāda to spēku, tās kristīgo vērtību un tas, uz kā viņš stāv. Bet, labi, tagad es jūtu, tas, ka tu tā saki, ka tas ir labi, es jūtu, ka tu vari pateikt, tad jautājums, kā tas ir priekš mums, jo ja tā padomā. Patiesībā man dzirdēs viedokli, un ka patiesībā amerikāņus nekad vēsturiski nekas nav interesējis tajā mūsu reģionā. Un tā mūsu laime bija, kad mēs ievilkām viņus iekšā. Viņi pavēl dabūja paplašinājumu, bet viņiem interesi nekad nav bijusi tāda fundamentāli šeit būt, jo viņiem nav kaut kāda nacionāla interese. Jautājums ir, kā uz šo politiku tas atblāzmosies, šī Trumpa tā vanaga politika. Jā, es biju Vašingtonā 2016. gadā, un Trumps bija ievēlēts, un nebija vēl inaugurācija bijusi.
mēs prasījām viņa ārlietu kampaņas konsultantam. Tātad kampaņas laikā, kas bija konsultants pārpolitika. Un viņš pēc tam nebija vairs, kad viņš kļuva par prezidentu, ja? Bet tātad pirms. Un mēs viņam prasām, kāda būs Trumpa politika Austrum Eiropā, te pa Baltijas valstīm, par Ziemeļa Austrum. Un Gruzija, Moldova, Ukraina, kas mums ir solidaritāte dabiski, es domāju. Tad viņš teica tā, ka Trumps uzskata, ka tie, kas ir zem lietusarga, tos neviens neaiztiks, un tie, kas ir ārpus tā lietusarga, par tiem viņš nerūpēsies. Un Ukraina ir ārpus, viņi nav NATO. Lietusargs bija domāts NATO. Jā. Un apmēram tā ir. Trumps ar vārdiem ir transatlantisko saiti vainājis, ar darbiem gan vainājis, gan stiprinājis. Stiprinājis tajā ziņā, ka pieprasīja tos 2%, pēc tam 5%. Mums tas ir izdevīgi. Mums tas ir labi. Mums tas ir izdevīgi, protams. Un arī viņš jau lepojās, ka Obama nepiegādāja letālos ieročus toreiz Ukrainai, bet Trumps piegādāja. Tur Trumps arī jāvērtē pārsvarā pēc darbības vairāk nekā pēc vārdiem, jo viņš sarunā nezinu ko. Viņš arī nerēķinās cilvēks. Mums jau arī karavīrus atved, arī viņa laikā. Viņi kļuva klāt esošāk šeit. Precīzi. To nevar noliegt. Nevar tur. Un, lūk, bet jā, mēs atceramies, kad PSRS bruka, ja, kas mums pirmie atzina neatkarību. Tā bija Islande, ja, un tā bija Dānija. Divas valsts, un amerikāņi nedaudz pagaidīja, un tur bija vēl vesela rinda ar valstīm, un tikai tad ASV. Viņi kā globāli spēlētāji, viņi tur, pa Baltiju, no vienas puses bija ļoti labi, bija neatzīšanas politika, okupācijas, paldies amerikāņiem par to, paldies, ka tur bija vēstniecība, paldies, ka pases deva, ja. Šis bija svarīgi mūsu turpināšanās doktrīnai, ko mēs 4. maija deklarācijā iekļāvām, ja, kad šī nav otrā republika, kā mums Kremls grib iestāstīt, šī ir pirmā republika mums. Francijā ir 5., mums ir 1. 18. gadā dibinātā. Bet tātad tā amerikāņi, viņi skatās kā globāls spēlētājs tajās lielās interesēs. Mēs esam maziņi. Cik es esmu kaut kur bijis kongresmeņu klātbūtnē, tur arī pašā kongresā, kad viņa baltiešiem tiekās, republikāņi akcentē mūsu drosmi būt brīvībā, un tad demokrāti vairāk, tad par demokrātiju, ja, ka mēs esam retais veiksmes stāsts no bijušām PSRS republikām, ja, un mēs esam reāli labajā sarakstā. Heksets, kara ministrs, agrāk viņš bija aizsardzības ministrs, tagad viņam oficiāli saucās kara ministrs. Viņš arī bija pozitīvi izteicies par baltiešiem, un Trumps tur kaut ko pavīpsnāja, bet poļi ar savu siltu uzņemšanu viņu piejaucēja Trumpu, ja nekautrējās tur glaimi, un tur liela aplausa bija, kad viņš bija ciemos. Es domāju, labi, ka Trumps nav visa Amerika šajā jautājumā. Labi, ka kongresā, tātad gan pārstāvu palātā, gan senātā lielākā daļa gan republikāņu, gan demokrātu ir par atbalstu Baltijai. Tie, kas zina, kas ir Baltija. Tur ir liela parlamentārā grupa, viņa laikam skaitliski esot starpparlamentārā, kas ir vislielākā, vai kaut kāda atbalsta grupa. Baltikokas, jā. Un tas, mēs tur esam tajā politiskajā līmenī, tur, kur zina geogrāfiju. Tie amerikāņi, kas zina savusko politiku, tur mēs esam pozitīvajā sarakstā, ja? Un aptaujas rāda, ka amerikāņi kopumā ir par ASV klātbūtni Eiropā. Viņi nav tur par karošanu kaut kur Irānā. Ja? Tā tad nav tik slikti, ja? Kā varbūt varētu būt, ja mēs klausītos tikai, ko Trumps runā. Tas jau būtu jocīgi, ja viņi gribētu karot šeit. Es domāju, ka amerikāņu tādā sabiedrības līmenī tā vēlme un apetīte karot, viņi visu laiku maksātu cilvēku dzīvībām. Un, ja aizbrauc uz Ameriku, es domāju, tev arī krita acīs tie veterāni, tie puiši tām norautajām kājām, tiem protēzēm. Viss tas parāda, ka viņi karo visu laiku, jo tie ir jauni puiši, un tās ir redzams, ka tas ir militārs traumas, ka tas nav tā vienkārši, un to var redzēt uz ielām. Bet vienkārši, par to Trumpu runājot, tas, ka viņš sodīja taisījās Spāniju un pārvest karavīrus uz Lietuvu, Poliju, tas bija labi. Tas bija viennozīmīgi pozitīvs virziens. Spānija, zin kā, jo tālāk no Krievijas, jo tur tas skats arī par uztraukums par apdraudējumu no Krievijas samazinās būtiski. Ja. Mums te viss, mēs uztvaram visu asi. Spāņi vēsturiski nav nekad redzējuši Krievijas. Romāņu tautas vispār, ja. Mums ir Hanzas savienība drīzāk, ne tikai bez Krievijas pilsētām, bez Pleskavas. Hanzas savienība būtu ok. Tas būtu ok. Labi, bet tagad mēs paskatāmies. Okay, Irānu mēs saprotam, Ķīnas vietu mēs saprotam, Ukrainu. Zelenska tūre pa tuvajiem austrumiem. Tas ir viņš tā kā viņš tā kā multfilmā uzpliķēja visiem pa muti uzšāva. Sākot ar Putinu, beidzot arī Trumpu, kad viņš uztaisīja šo tūri, tā tūri jau bija ļoti iespaidīga. Tas līmenis, viņi arī māk propagandu taisīt, un tas līmenis bija ļoti labs, kādā viņš
Nu, okay. Ja Ukrainā nebūtu karš, šobrīd nenotiktu karš. Tagad. Šajā mirklī. Tad teiktu, visi baigi forši, tur Ukraiņi baigi iet uz augšu. Bet tas ir labs PR ļoti smagā situācijā. Bet tad tomēr Ukraiņas vieta, tavuprāt, kāda ir tā Ukraiņas vieta šajā reģionā? Vai tas ir, un arī attiecībā pret NATO? Jāiedars, ka tik drīz viņi zem tā lieta saka nebūs, bet viņi aizvien paliek paši pa sevim NATO, kur es tagad sāku domāt, ka tur veseli rindai valstu, kas ir NATO, tad tā paskaties uz vienu, tie ir īstie, ko draudzēties, un tie māk to savu lietu. Tieši tā, es domāju, tā ģeopolitiski un tādu militāro varu kontekstā Ukraina ir un būs, viens no ietekmīgākajiem spēkiem, un tad, ja mēs tā zīmēt tādas telpas ģeopolitikā, to mēdz darīt, tad Polija, Baltijas valsts, Ukraina, tas ir spēks. Un, protams, Somija tagad ir iestājušies un Zviedrija. Somija, kad Zviedrija iestājās NATO, es ļoti priecīgs biju. Aiz prieka noelso, es domāju, beidzot. Somijas garā robeža, pie Ukrainas vēl atgriezīšos, Somijas garā robeža ar Krieviju tagad ir Krievijas problēma. Somi ir psiholoģiski uzvarētāji. Viņi tehniski zaudēja Ziemas karā, viņi psiholoģiski uzvarēja. Tāpēc, ka lielā padomju savienība nosiņoja tur. Cik viņi zaudēja cilvēkus, tehniku. Parādīja nemauklīgi. Staļins bija ģenerālis, tur apklapējis. Tur nebija ar kavalēriju vēl tur šur. 260,000 viņi pazaudēja Ziemas karā. Lūk, un uz Somi, teiksim, viņi iegūst šo psiholoģisko pārliecību, ka viņi var ar milzi karot un iedot pamatīgi atpakaļ. Un šie tagad ir pulciņā iekšā. Pat ja viņi tur neiesaistās, viņi Somi kaut ko teica, mēs jau tur Baltijai īpaši nevarēsim palīdzēt, tas ir pirms viņiem iestājas NATO, jo viņiem pašiem ir gara robeža. Tas nekas. Viņi kopā ar Norvēģiju var apdraudēt Murmansku, tur ir kodola zemūdens. Un viņiem ir aviācija ar vien labāk, viņi vēl taisās pirkt vēl un vēl iznīcinātājs. F-35 viņi pērk. Redz, un tas skaits jau ir labs un būs vēl. Kad Stubam paprasīja, kā ir, vai viņi spēja tur būt gatavi, viņš skaitļus nosauc. Artilērijas vienības, viņš nosauc to, cik viņi var mobilizēt ap 1 miljonu. Kopumā visas rezerves, plus viss. Un tad bija tāds, kā tad ir, kā jūs redzat, tur vienkārši bija ļoti pārliecinoši viss. Lūk, un tagad ar Ukrainu kopā ar viņu dronu profesionālismu, dronu vienību, pretdronu un uzbrukošo dronu. Ukraina paliks tur, ko viņi ir ar asinīm izkarojuši. Viņi būs arvien svarīgāki, lieliski, ka mēs esam viņu draugi, nevis tikai sadarbības partneri, bet draugi, nebaidīsimies šo vārdu lietot. Mums tāda sajūta, viņi to signalizē, ka mēs esam draugi. Jā, mēs bijām pirmie tiem stingeriem, tikko pirmajās dienās ar baltiešu ieročiem karoja, Kijīvu sargāja. Gostameļu. Jā, tieši tā, lidost un viss tur. Tā kā es domāju, Zelenskis meistarīgi, kas viņam labi padodās runas, es klausījos, ko viņš tad runāja Vašingtonā, kad viņš tur uzstājās kongresā, ļoti labi. Iespējams bija Amerikas Ukraiņi iespējams bija palīdzējuši, vienkārši tas vārdi, ko lieto bija precīzi, kā Amerikā jārunā. Tur visi tie izteicieni bija, jo jāzina auditorija. Meistarīgi, Un tagad šis, ko tu runāji, tā viņi turnēja pa tuviem austrumiem, ļoti iespaidīgi, efektīvi. Viņš ar rīcību, strateģisko komunikācijā no teorijas, rīcība ir visspēcīgākais vēstījums. Jo tur tu nevar nekādīgi viņu pārinterpretēt, pateikt, nav svarīgi, kur ir, tu redz ar acīm. Un tas, ka viņš palīdz tām valstīm un viņam ir darījumi, pērk no viņa speciālisti tur palīdz un aizsargā viņu infrastruktūru. Vienkārši lieliski. Jā, tie video kadri, kur viņš tiekās ar čaļiem viņu formās, militārajās kaut kur, tur pilnīgi katrā, kur viņš tur tikās, un čaļi atnāk, tā kā atskaitīties, ko viņi tur dara. Tas parāda, kurš rullē karu tur, kurš piedalās karā. Perfekti. Krievijai Irāna, tātad Irāna vainās, tas ir labi arī Krievijas-Ukrainas kara kontekstā, jo Irāna ir aktīvs palīdzētājs Krievijai. Tā kā te pie visiem iespējamiem mīnusiem te ir daudz plusu. Vadāt tos dronus turp šur, tagad nevar saprast, kurš vairāk tērē tos dronus, kurš ražo vairāk, teiksim tā. Un jautājums ir, protams, galā, mūsu jautājums ir tomēr mūsu drošība par to, kāda būs tā Krievijas rīcībā attiecībā pret mums. Tur es pilnīgi piekrītu, ka tas bija pilnīgs infoops, ka tagad taisīs republiku Narvā, un ka tas bija, tad nevar saprast, kurš to infoops vairāk taisīja, ja arī otrs pa atvērtajām debesīm Ukrainas droniem. Tas tāds, zināms, man liekas konvulsijas no Krievijas
puses, ka viņiem ir spazmas no tā viss, kas notiek. Sākot ar tuvajiem austrumiem, beidzot ar viņa Baltijas jūras ostām. Viņi reāli satrūkušies, un to mobilo internetu nevar līdz galam saprast, kāpēc viņi Maskavā ierobežo to mobilo internetu, bet tad izskan tomēr, ka tas ir saistībā ar droniem iespējamiem. Ja? Varbūt, ar iekšpolitiku. Ar iekšpolitiku arī, bet viņš jau sāk zaudēt. Ja? Tur sāka blogeri kaut kādi, kas visu laiku viņu aizstāv, sāk runāt pret jau varu Krievijas. Ja? Es domāju, visdrīzāk viņi tagad spērs soli atpakaļ un kaut ko atkal atļaus. Jo viņš sāk atņemt cilvēkiem dzīvesveidu, kaut kādu apolitiskajiem cilvēkiem, internetu atņem. Ja? Putins iespējams līdz galam nesaprot par internetu. Viņam vienā raidījumā viņam bērni saka, vai pat pišiķis tur kaut kādā lapā. Un Putins pārprasa tam puikam, ja, kas man īsti jāparaksta, ir nesapratis. Viņš tiešām nesaprot, ko nozīmē kā parakstīties, kas ir platformās, kas ir saprotam valoda. Ja. Un viņš, tas ir tā interesanti. Ja, bet, tad Ukraina parādīja to, ka Krievija nespēja karot garajā frontes līnijā. Viņi nevar NATO pakarot, tagad nevarētu, pat ja amerikāņi neiesaistītos, Krievijai nav jaudas. Igauņi pareizi komunicē. Viņi teica, ja karš būs, tas mums jau nebūs tikai aizsardzības karš. Mēs iesim tur uz Maskavu. Lūk, kā jākomunicē ar Maskavu. Haimars ir pa Pēterburgu šaus. Tieši tā. Šādi jārunā. Kaliņingrada ir apdraudēta, Kenigsberga, ja, viņi lai baidās. Kopš Somijas, Zviedrija, NATO, Gotlanda, tagad Zviedri kontrolēs līdzīgi, tā jau ir viņa sala, bet tā tad militarizēs līdzīgi kā bija augstākā laikā. Karš, protams, ir iespējams, jo mēs nevaram līdz galam Putinu racionālās kategorijās vērtēt. Es esmu kļūdījies dažkārt viņu vērtējot pārāk racionāli. Mēs skatāmies, lūk, tas viņam nav izdevīgi. Tur viņi izdomā, tad, kad nav izdevīgi. Dostojevskis bija teicis, cilvēks jau nedara to, kas viņam vienmēr ir izdevīgi. Ja? Pats labākais. Lūk. Bet tomēr, ja tomēr mēs spriežam par jaudu, tad, kad viņam bija garā frontes līnija Ukrainā, ja, sākumā, viņi taču nespēja uzturēt. Vienā Ukrainā viņi nevarēja, viņi bēga prom, Ukraiņi tur uzspied, ja, bet viņi atstāja to, ko viņi spēja to līniju vilkt. Kur vēl Somijas robeža, ja? Kur vēl Baltija? Viņiem nav jaudas, labi ir kodolieroči, bet tad ir jautājums, vai Putins negrib normālu dzīvi vispār vairs. Ja? Viņam ir bērni, ja? Oficiāli, ja neoficiāli. Nē, bet viņš paklausies. Viņš var rēķināties ar to, ka jautājums, vai mēs... Es tev pilnīgi piekrītu. Iebraukt Narvā, uzšaut pa Pēterburgu. Tas turpat blakus. Jā. Bet tas jautājums, tas, ko viņš saka un tas, ko viņš komunicē, jums zarna pa plānu. Jūs to vienkārši nevarat izdarīt, jo jūs nevis tāpēc, ka jums nav ieroči, tāpēc, ka jums nav prasmju, bet tas, ka jūs vienkārši baidaties to izdarīt. Jā. Tur ir zināma taisnība, un kas ir tagad labvēlīgi, ja, priekš mums. Ja? Tas, ka vācieši ir satrūkušies, viņi domā, ka karš tūlīt būs. Mums tā vajag. Mums vajag tā. Ne, viņi ir labi uzkurbulijušies. Bet to vajag, bez tā viņi neko nedarītu. Viņi nekustētos. Viņi Ukrainas kara sākumā, viņi tur 5000 ķiveres gribēja sūtīt vēl kaut kā. Tas ir tie, kas ir pieejaucēti pacifismā, ja? 10 gadiem. Amerikāņi viņus ir turējuši līdzīgi kā Japāņus. Japānā ir ar 50,000 ASV karavīri, ja? Mums ir svarīgi, lai vācieši, nostājoties taisnības pusē, sajūt, ka viņi ar spēku var palīdzēt labajam, lai viņam izmainās, ja tie kompleksi, lai pazūd par Otro pasaules karu. Sen jau tas ir bijis. Drīkst vairs sevi nevainot. Liekas, ir vairāk tajā mirklī, ka Vācija sāks atjaunot to savu militāro spēju, ka tur Frančiem varētu drusku bailes samesties. Jā, tas jau ir, tā nav mūsu problēma, protams, bet tas ir tas, kas iekšā, kad Franči ieraudzīs, tajā mirklī, vācieši ar vienā mirklī var sākt domāt, kāpēc ne kodolieroči, kāpēc ne? Kāpēc tam Vācijai nevarētu būt kodola zemūdens? Idejas par kodolieročiem viņas būs arvien vairāk. Tā ir skaitā, jā. Es jau redzu pozitīvu šo tādu domāšanas paradigmas maiņu gan Japānā, gan Vācijā. Japānā es tā negribētu piekrist. Es biju Japānā tos karaktempļos. Viņiem, atšķirībā no Vācijas, tas ārējais viņi ļoti pacifistiski, bet tur iekšā grūz. Nē, viņi mainās. Tā ir nozīmē, bet saproti, viņi ir rietumu sabiedrotie. Tātad Japāna nav NATO valsts, bet viņi ir mūsu sabiedrotais kopā ar Dienvidu Koreju. Ja tur ir kaut kas globāls sauktos vai Āzijā reģionāls, tur Taivāņa, Ķīna, Ziemeļkoreja, Dienvidu Koreja, Japāna, Japānā es biju Tokijā, arī man patika runāt ar viņu ekspertiem. Viņi lieliski zināja par Krieviju visu. Es domāju, es nezinās nekā, un labi informēti, arī par Baltiju informēti. Man pa pārsteigumu. Viņi man rādīja vienā tur institūtā tādu karti,
Japānas karti, kur Krievijas iznīcinātāji lido apkārt visu laiku, tik cik tuvu drīkst pildot Japānai. Viņi rullē visu laiku riņķī. Tādā ziņā Japāņi ir mūsu sabiedrotie. Bet atgriežoties pie mūsu reģiona, Krievijai nav jaudas, Ukraina nosiņo, bet neiet bojā, iegūst vēl jaunus sabiedrotos, izdara ļoti sāpīgs trieciens Ust-Lugā, Primorska, kur starp citu mūsu nafta, kas nevis mūsu, bet caur Latviju ejošā nafta, kas gāja pa vadiem, nevis tajos cisternās, bet pa vadiem. Viņi pārgāja tur uz Ust-Lugā un Primorskajā, un tagad viņiem deg viņa. Un Ukraiņiem izdodas sāpīgi iekost. Reuters vispār tur paziņoja, ka 30-40% viņi no ārējās tirdzniecības samazinājuši. Tas vēl jautājums ir, bet kas ir pozitīvi kopumā par naftu? Ir proficīts. OPEC jau gribēja jau labu laiku iepriekš vairāk sākt ražot. Tātad tās valsts, kas tuksnesī iegūst naftu, viņi var lēti iegūt, un Krievija nevar lēti iegūt. Viņiem ziemeļos ir. Un, ja tā globāli spriež, ja ir kaut kāda liela kataklizma ar naftu, Krievija cietīs. Pārējā netik ļoti. Naftas ir daudz, tas ir tāds. Labi, tad tuvojoties beigām, tava likme vai Krievija var pat pa sevi sadalīties? Jā, šis ir jautājums par miljonu. Tātad mēs redzam, ka Krievijā bija īsts separātisms 90. gadu sākumā. Ne jau tikai Ziemeļkaukās, bet bija Urāla, tur kaut kāda republika, viņi pat naudas vienību izdomāja. Bija tālajos austrumos un bija Tatarstāna. Tatarstānā vispār bija daudz elementu, lai viņi atdalītos. Un viņi jau sāka rotēties ar vārdu suverenitāti. Patiesībā Tatarstāna nemaksā centrālajā budžetā naudu, cik es zinu. Viņiem ir īpašs status. Viņi izkaroja, ka viņiem nav jāmaksā kaut kas iekšā centrālajā budžetā. Viņiem tā autonomija pietiekoši finansiālā liela. Viņus piejaucēja. Tātad vienotajā Krievijā to Tatarstānas līderi, kurus tagad uzvārdu dātrumā neatceros, viņu piejaucēja. Šaimijevs. Varbūt. Jā, tas bija. Viņš bija blakus Luškovam, parasti arī bildējis, jo viņu turēja tūmā. Kāpēc? Viņi gandrīz aizgāja projām. Kad apstājās visi separātisma akcijas? Tad, kad Krievijas federālie spēki iebruka Čečenijā. Kāpēc es šo saku? Tā Krievija jau šūpojās nedaudz. Putins gan viņa propagandisti pārspīlē. Viņi saka, lūk, tāpēc mums vajadzēja autoritārismu, tāpēc, ka Krievija juka pa gabaliem ārā. Nezinu, vai viņi līdz galam juka. Pietika galā ar to Čečenijas viņiem operāciju. Toreiz Čečeniju vajadzēja atlaist. Tad, kad bija Dudājevs, tā bija sekulāra. Tur vēl nebija vahabīti atnākuši. Viņus vajadzēja atlaist. Tā būtu normāla atsevišķa kaut kas Turcijas stila valsts. Reliģiozātāte nebūtu lielākā Turcijā. Lūk, Krievija dara visu, lai viņi nesabruktu. Režīms dara visu, lai nesabruktu. Viktoru Zolotovu Putins savu bijušo miesasargu no 90 gadiem iecēla par Nacionālās gvardes komandieru vadītāju. Viņš ir tas spēks, kam būs jāapstādina revolūcija. Viņš ir pilnīgs uzticams, viņš ir tāds, viņš Navaļnijam solīja, sauc viņu kauties. Mēs amatpersoni, sauc aktīvisti, nāca izkauties un solīja, ko ar viņu tur izdarīšot, ierakstā video. Jā, bija tāda lieta. Lukašenko vienreiz intervijā teica, от Ленина мы учили, что власть нужно держать не трясущимися руками. No Ленina mēs esam mācījušies, ka vara jātur ne jau trīcošās rokās. Ka bija pučs, ja nājavam rokas, tur bišķi trīcēja. Viņi šādi redz visu. Un viņi gatavojas x stundai. Viņi ir izlēmuši, nekādu oranžo krāsaino revolūciju nebūs. Viņi gatavi nogalināt. Tā kā tikko izveido Nacionālo gvardi, viņi pārspīlēti tos protestus stādinājumus. Viņi skrēja pakaļ jauniešiem pagalmos iekšā, kur sen viņš nevienu neapdraud. Sēja viņus ciet, veda prom, viņi trenējās lielu skaitu arestēt. Viņi gatavojas šiem. Viņi ir izdomājuši, ka viņiem rokas netrīcēs. Viņi gatavi nogalināt. Lukašenko, mēs redzējām miermīlīgā revolūcija. Novilka apavus, Baltkrievi, disciplinētie, līdzīgi baltiešiem uzkāp uz soliņiem. Un, bija tur kautiņi, nebija tā, ka nekas nebija, bet šie laiki ir pagājuši, tāpēc, lai Krievija sadalītos, tur elitei jāsašķeļās, reģioniem jābūt pašapziņai. Es biju Jakutijā, es to pašapziņu neredzēju. Tas gan bija baigs sen. Jakutija jau vēsturiski, tu atceries Jeļcina stāstu, viņi to vadītāju vienkārši nopirka Maskavā. Viņi jau bija gatavi arī atšķelties nost. Viņš vienkārši nopirka pa piķi, pa dzīvokļiem Maskavā un tā tālāk. Es redzēju karti dārgmetālu Jakutijas, tur bija platīns, tur zelts, kas tur arī tās zonas bija cietumnieki, tur to zelta rūdu, meklēja un mazgāja, skaloja. Ja viņi nodalītos, ja viņiem būtu pašapziņa,
Viņi tur būtu bagāti cilvēki, jo viņiem vienkārši plūst prom viss no turienes. Ne viss, bet daudz kas. Jā. Šis ir atvērts jautājums. Mēs neredzam plaisas, ja viņas būtu Putins ātri likvidētos cilvēkus. 89. gadā mēs redzējām PSRS plaisas. Jā. Šis ir labi, ka tu tā pagriezi. Es piekrītu. PSRS arī nebija īpaši prognozes. Ja. CIP neprognozēja, ka PSRS sabruks. Viņi teica, ka nesabruks. Zini, kur es domāju, CIP bija taisnība. Viņi redzēja iekšējos kultūras uzstādījumus. Tas pro-sovietu sentiments jau Krievijā arī daudz kur palika. Par komunistiem balsoja, ja? Un tad tur kaut kādiem impēristiem, Žirinovskis un tam līdzīgi. Var negaidīt sabrukt. Un viņi redz pārspīlē, viņi tāpēc ļoti baidās. Tas, kurš ir ar operatīvo kombināciju pie varas nonācis nevis ar vēlēšanām. Viņam ir tas uztraukums lielāks. Ja? Tie operatīvo kombināciju autoritārie režīmi, viņi baidās, ka tūlīt viņus paši aizkombinēs prom. Jā, tas vienmēr, zin, tad, kad tev ir režīma vāda pēcdienas, tur visu laiku spēle. Un kur tā spēle aizved, tu nevienmēr zini. Spēlētāji nevienmēr zina. Putins baidās ar krūzītē liek virsū to lāceņu visu laiku. No atentātu baidās. Tagad pat viņam ir valdei tajā viņa vietā uzlika jaunas pancerus. Okay, super! Paldies par ļoti interesantu sarunu. Paldies! Paldies!